При поддержке фонда Бориса и Инары Тетеревых. Zupas virtuve šeit notiek jau vairāk kā 15 gadus. Šeit pulcējās vientuļu pensionāri, kuriem ir ar rocību diezgan bēdīgi, un gan arī tādi, kuri varbūt nav netik nepārtikuši, bet vienkārši ir vientuļi. Galvenokārt par to līdz šim rūpējās Ruta, un pamazām ar viņas aktivitāti tika iesaistīti arī citi cilvēki palīdzēt. Es, kad kādreiz gāju vidusskolā, tad man bija tāda ideja, ka es izaugšu liela un kad es kalpošu vecajiem. Pilnīgi un patiesu prieku es piedzīvoju tad, kad es šeit atnāku. Es tā klusiņām tur virtuves maliņā pasēžu un paklausos, kā šī telpa san no cilvēku sarunām, kad viņi šeit ir sanākuši. Viņus it kā ikdienā nekas nesaista cits, bet te viņi atnāk, viņi parunā, viņi pēd. Un tā atmosfēra ir vienkārši tāda, kas iepriecina sirdi. Un tad viņš teica, lai meklēju kvalitatīvus mālus, tad, ja būs daudz smilts piejaukums vai akmeņi. Dievs saka, mīliet savu tuvāko, kā sevi pašu. Un jā, man tas ir Dieva aicinājums, ir bijis jau no bērnības, jā, ka palīdzēt veciem cilvēkiem. Jo pati es esmu augusi bez mātes un tādu mīlestību neesmu nekad iegūsi. Un tad es arī to saprotu, ko nozīmē, jā, bez mīlestības nevari kalpot. Bez mīlestības tur nekas neesi. При поддержке фонда Бориса и Инары Тетеревых.